mums ir pēdējā diena, ka grupiņa pirms grupiņas aizbraukšanas, un mēs mēģināsim tikt Gangā iekšā, vienkārši pamērcēties. Laukā ir tik skaists laiks un karsts ir. Gangas krasti ar akmeņiem. To sākumu laikam es neredzēju. Paga nekas stāv. Un trešo sev. Vēl ko baidīties, kad Ganga ir netīra. Vistīrāk augsts pasaulē. Tā. Redabu man te kāds lūk ārā. Jā, mierīgi te var. Nav tik traki. Te pats maliņā mēs arī gremdēsimies. Vai ne? Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Es Gangā pazaudēju auskaru. Nu, tā. Ganga paņēma auskaru. Neiedomājas viņam. Vārdu sakot, es esmu tikko izkāpus no Gangas. Un tiešām ir svētīts sajūta. Ja lieto mantru Om Namah Shivaya, tā ir šīs enerģijas daudzināšana, tad viss notiek. Paldies, māte Ganga, paldies daba. Paldies, labais liktenis, paldies visu, kas man ir atvedis uz Indiju. Ja kāds netic, tad vienkārši vajag atbraukt un paskatīties, cik Ganga ir tīra, dzidra, veldzējoša, skaista. Om Namah Shivaya. Gangas krastos notiek raftings vai laivu brauciens, un puiši kliedz Om Namah Shivaya vai Jai Shri Ram. Es iedomājos, ka mūsu Daugavas krastos arī cilvēki peldētu ar laivu un teiktu, lai slavēta Daugava, lai slavēts Dievs. Cik tas būtu forši, ka varētu ieviest Latvijā arī kaut ko tādu. Tas būtu jauki.